Labrīt, skolēni, labrīt, kolēģi! Vakar aizdedzāt otro adventas sveci savās mājās. Nu, ir laiks to izdarīt arī mūsu skolā. Gudars Račs savā grāmatā reiz Ziemassvētkos raksta: mēs esam bagāti, ikreiz, kad svētki nāk, jo varam savas sirdis viens otram dāvināt. Un vairāk jau nekas mums nav daudz vajadzīgs, jo viss, kas nāk no sirds, nekad nav mazs vai sīks. Labrīt visiem! Jā, viss, kas nāk no sirds, nav mazs un sīks. Jā, kā mēs varētu bagātināt sevi šajos Ziemassvētkos? Dzejolī teikts, atverot sirdis. Atverot sirdis, kļūstam bagātāki. Kā kļūt bagātākiem? Dāvinot. Ko mēs varētu dāvināt, bagātinot sevi šajos svētkos? Tas varētu būt laipns vārds, laipns smaids, izpalīdzība, draudzība, mīlestība, līdzjūtība un daudz labas lietas, kas iepriecina citus, bet tāpat reizē bagātina arī tevi. Starp citu, mūsu skolā nākamajā nedēļā sākas 2 akcijas, un pirmā ir tieši tā, kas veltīta labajiem vārdiem. Skolas pašpārvalde visas nedēļas garumā gaidīs jūsu vēstules, kuras jūs varat nosūtīt skolas biedram, klases biedram, skolotājam, tehniskam darbiniekam, medmāsai, tādā veidā iepriecinot ar saviem labajiem vārdiem un novēlējumiem šajā Ziemassvētku gaidīšanas laikā. Otrā akcija ir domāta mūsu novada sirmajiem vientuļajiem pensionāriem. Šī akcija jau mūsu skolā ir vairākus gadus, un vienmēr tā ir izvērtusies par ļoti nozīmīgu pasākumu. Mēs varam vientuļiem cilvēkiem dāvināt gan kādas konfektes, gan cepumus, gan kādus citus pārtikas izstrādājumus, arī lietas, kas varētu viņiem sadzīvē noderēt. Skolēnu pašpārvalde un arī mūsu šoferīši palīdzēs vēlāk izvedāt šīs lietas pirms Ziemassvētkiem šiem cilvēkiem. Mēs gribētu, lai jūs dāvinot atvērtu savas sirdis un sajustu, kādu prieku var sagādāt tas, ka jūs kaut ko dodat citiem. Aicinu arī jūsu ģimenes iesaistīties šajā pasākumā, lai tas izvērstos par tiešām lielu, dāsnu prieku. Un otro sveci advents vainagā mūsu skolā mēs gribētu aizdegt par dāvināšanas prieku, kas bagātinās ikatru no mums.